Saki, vai nav tā? Revolūcijas bija, izbija, nāca un aizgāja, bet režīmu maitas, marodieru un parazīti tik un tā ir pie varas? Cits piemērs. Verdzību reiz it kā atcēla, taču redzam, ka nepavisam tā nav un verdzība ar vien pastāv, vien iepakota citādi. Un daudz ir tā visa, ko velna varas imitē un kontrolē, kamēr vergi turpina klanīties un pakļauties parazītu valstu un morālo kropļu priekšā. Taču ir arī cits ceļš. Vergiem un gļēvajiem gan, pat domu līmenī, tas ir par grūtu un svešs, par to pēc brītiņa. Domas, ko nevar imitēt, kad tās darbos pārvērš un izdzīvo īsts cilvēks. To neviens režīms nespēj ne paredzēt, ne kontrolēt. Ceļš uz visatļautības režīma noārdīšanu savā būtībā ir sarežģīts un reizē vienkāršs. Nefinansēt maitu varas un valsts tēlotājus, nesadarboties ar tiem, nepakļauties. Tas nav bara un revolūcijas ceļš, tas ir individuālās nepakļaušanās, pašaizsardzības un savas izvēles ceļš. Kad izaugsi tik tālu, ka ne tikai sapratīsi, bet arī tā dzīvosi, nepakļaujoties nevienam un nevienu nepakļaujot, tu drīz vien pamanīsi, ka patiesība par cilvēkiem un necilvēkiem ir ne tikai skarba, bet arī atbrīvo no milzīga kvantuma liekuļiem un gļēvuļiem, kuri no tevis turēsies pa gabalu, tādēļ, ka ir pakļauti, bailīgi režīmu vergi un izdevīguma meklētāji pie noziedzniekiem. Dievs un sirdsapziņa, kas kopj un sargā cilvēku vienlīdzību, ļauj sajust patiesu brīvību, un agrāk vai vēlāk arī ļauj sastapt sirdsapziņas retos draugus. Ik viens izdara savas izvēles.